Jau 13 gadus ikdienu pie biļešu automātiem iebraucot Jūrmalā piestāja vairāk nekā 3000 automašīnu. Pagājušā gada nogalē valdības pieņemtais lēmums paredz no šā gada 1. jūlija īpaša režīma zonas statusu Rīgai un Jūrmalai atcelt. Līdz ar to pašvaldība nolēmusi prasību par iebraukšanas maksas palielināšanu Satversmes tiesā nesniegt, taču riņķa dances vēl nav beidzies. Samaksājot šo latu, var aizbraukt jebkurā vietā un stāvēt jebkurā vietā. Pieņemsim, padomāsim par Rīgu. Tur faktiski bez 2 latiem uz stundu nekur mašīnu jūs nevarat atstāt. Tāpēc alternatīva ir, vai nu mēs saglabājam šo vienu latu, vai nu mēs tā kā Rīga ieviešam caurlaides ar lielu maksu par stundu. Priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos skaidro, ka caurlaižu sistēma ir izdevīgāka, jo mazāk jūtama Jūrmalas kā kurortpilsētas sezonalitāte. Uzrunātajiem autovadītājiem atbildes visai līdzīgas. Visi kā viens atzīst, ka no 2 ļaunumiem labprāt izvēlētos mazāko, atstāt spēkā līdzšinējo kārtību. Automāts man ir labi apmierina, es bieži nebraucu, tā kā man... Jums ir izdevīgāk automāti? Man varbūt jā. Un kāda būtu tas cipars, kur jūs būtu, tas gala cipars, cik jūs būtu ar mieru maksāt? Par to stāvvietu, jeb to? Nē, par iebraukšanu. Iebraukšanu. Vairāk gan par to latu droši vien, ka nē. Pašreiz tiek izstrādāts jauns teritorijas plānojums, bet, lai iebraukšanas maksu varētu iekasēt arī pēc 1. jūlija, paralēli tiek izstrādāti arī grozījumi esošajā teritorijas plānojumā. Mēs zinām, ka īsākais ceļš līdz Talsiem būtu caur Jūrmalu, bet nepieņemsim tas ātrākais. Ja? Bet, lai Jūrmala varētu pasargāt gan kultūrvēsturisko mantojumu, kuram sanāk tieši cauri braukt, gan saglabāt šo tīro vidi, kas ir svarīgi kā kurortpilsētai, lai turisti varētu šeit uzturēties. Tad šie ir tie galvenie pamatojumi, kāpēc šāda iebraukšanas zona ir nepieciešama. Jaunajā teritorijas plānojumā pēctecība tiks saglabāta. Tajā būs uzsvērta arī pilsētas daļu atšķirība un savrupmāju un mazstāvu teritoriju apbūve vairs nebūs vienāda. Jauno teritorijas plānojumu paredzēts izstrādāt līdz šā gada oktobrim.